Ierastais mīts parasti ir tāds, ka ar autogāzi aprīkot jaudīgas mašīnas nav iespējams, lai nezaudētu dzinēju jaudu. Protams, ka tās ir muļķības, kuras parasti saka tie, kuriem nav pieredzes šādu specifisku auto pārbūvē uz autogāzi. Šis mīts radies jau izsenis un neskapēc nepazūd. Tomēr daudz aizmirst, ka autogāzes ražotāju tirgus iet līdzi tehnoloģiju laikam, un tieši tāpat arī mēs. Šodien mēs parādīsim piemēru, kā ar autogāzi ir aprīkots modificēts Subaru Impreza VRX un ar aptuveno jaudu 290 zirgspēki. Šis auto pēc autogāzes uzlikšanas ne tikai nezaudēja jaudu, bet ir uzlabojušies dinamikas rādītāji. Piemēram, samazinot turbo bedri, kas nodrošina to, ka pat tagad jūs braucat ar mazāku degvielas patēriņu nekā iepriekš, kas ir pret ierastajiem standartiem, ka autogāze patērē vairāk autogāzi. To visu var panākt, izmantojot pie mums pieejamos resursus. Protams, tā nav raķešu zinātne, bet jums ir jābūt attiecīgai pieredzei, lai sasniegtu šos rezultātus. Un otrkārt, mīts, ka šādas mašīnas patērē 2 reizes vairāk autogāzi nekā benzīna, ir pilnīgi aplams. Pārsvarā atkarībā no mašīnas motora, autogāzi šīs mašīnas patērēs tikai 1 līdz 3 litrus vairāk, vai pat mazāk nekā braucot ar benzīnu. Teiksim tā, konkrēti šī mašīna patērē 20 litrus 98. markas benzīnu, izmantojot mašīnas pilno jaudu pilsētas režīmā. Attiecīgi tie ir 18 lati, jeb 25 eiro uz 100 kilometriem. Bet braucot ar autogāzi, nezaudējot nekādu dinamiku, izmaksas ir vidēji tikai 8 lati, jeb 12 eiro. Un ir svarīgi pieminēt, ka jūs nezaudējat nekādu mašīnas dinamiku, kas ir būtiskākais faktors aprīkojot šādu sportisku auto ar autogāzi. Vēlreiz pieminēšu to, ka daudzi autogāzes uzstādītāji jums teiks, ka nav iespējams daudzas lietas. Bet mēs gribam teikt un nebaidamies teikt, ka visu var izdarīt ar zināšanām, kuras ir mūsu personālam un mūsu sadarbības partneriem. Protams, ir nedaudz lielākas izmaksas šādam auto nekā standarta, bet tās ir salīdzinoši nebūtiskas pret to, ko mēs dabūjam pretī. Lai jums izdevusies diena un gaidīsim jūs ciemos arī tad, kad jums vienkārši vajag konsultāciju vai arī gribat iztestēt arī šādu auto darbībā dzīvē. Laipni lūgt!